Ko tu teiktu, ja es tev pateiktu, ka pastāv darījums, kas padarītu gan Krieviju, gan Ķīnu bagātas? Viņi abi to zina, un viņi abi to ir zinājuši gadiem ilgi, bet neviens no viņiem nav gatavs izdarīt nepieciešamās piekāpšanās, lai šo darījumu noslēgtu. Tas nav hipotētisks scenārijs, tā ir realitāte. Un tas ir ideāls gadījuma pētījums, lai ilustrētu, kāpēc tev ir jāizprot sarunu teorija, lai vispār saprastu to dīvaino pasauli, kurā mēs dzīvojam. Iespējams, tu jau esi dzirdējis šī stāsta vispārīgo versiju. Tikko pēc Trumpa vizītes Ķīnā šī sveica Putinu Pekinā, lai atjaunotu viņu neierobežoto partnerību. Visi bija vienos smaidos. Galvenās spekulācijas pirms samita bija par to, vai puses beidzot panāks progresu attiecībā uz iecerēto gāzes vadu, kas piegādātu Sibīrijas enerģiju Ķīnas rūpniecībai. Toleik uzskatīja, ka Ķīna iepriekšējos gados bija aizkavējusi darījumu, pieprasot, lai Krievija piedāvā neticami zemes gāzes cenas par vienību. Tomēr Donalda Trumpa iejaukšanās Irānā ir mainījusi situāciju. Pirms kara Ķīna apmēram 30% no saviem gāzes importiem ieguva no reģiona aiz Hormuza šauruma. Lai gan sauruļvīde izbūve prasījis daudzus gadus, augstāks nestabilitātes pamatlīmenis ap Hormuza šaurumu piespiestu Ķīnu palielināt savu piedāvājumu Krievijai. Vismaz tāda bija hipotēze. Bet nē, nekādas vienošanās nebija. Tāda kas par lietu? Šodien mēs sāksim ar īsu Sibīrijas spēka cauruļvadu vēsturī. Pēc tam es sniegšu pārskatu par ekonomisko situāciju starp abām valstīm Ukrainas kara kontekstā un izskaidrošu, kāpēc ir dabiski domāt, ka darījumam vajadzētu notikt. Bet tad mēs noslēgsim ar pāris sarunas šķēršļiem, izspiešanas problēmām un privāto informāciju, kas šķiet grauj sarunas. Bet sāksim ar POS cauruļvadiem. Un, lai būtu skaidrs, POS nozīmē Power of Siberia, jeb Sibīrijas spēks. Pilnīgi labs nosaukums un saīsinājums, kas nerada nekādas problēmas, kad neformāli runājam par cauruļvadiem. Kā jūs iespējams jau zināt, vesela kaudze sīku radību nolēma nomirt reģionā, ko mēs tagad saucam par Sibīriju. Pēc tam, kad uz viņu fosīlijām eoniem ilgi tika izdarīts spiediens, tās pārvērtās dabas gāzē, un tagad Krievijas federācija cenšas noturēties ekonomiski virs ūdens, izmantojot šo enerģijas resursu pārdošanu. Diemžēl dabas gāzi ir ļoti grūti transportēt. Un vēl sliktāk, Sibīrijā dzīvo ļoti maz cilvēku, kuri varētu izmantot šo gāzi. Labākais risinājums ir ievadīt gāzi caurulēs un nogādāt to tur, kur atrodas cilvēki. Izrādās, ka Ķīnā ir ļoti daudz cilvēku, tāpēc ir loģiski sūtīt gāzi turp. Un tieši to Ķīna un Krievija jau iepriekš ir darījušas. Sibīrijas spēks 1. Cauruļvads piegādā gāzi no dažiem austrumu atradnēm tieši uz Ķīnu. Tā būvniecība sākās 2014. gadā, un šo notikumu atzīmēja ar tādu pompu un svinībām, kādas jūs varētu sagaidīt. Šeit jūs varat redzēt, kā tiek sametināta pirmā cauruļvada sekcija, kā arī šo personu labajā pusē, kurš noteikti ir nopietns inspektors un noteikti nav modelis, kuru Gazprom nolīga šim notikumam. 5 gadus vēlāk pirmās piegādes nonāca Ķīnīnā un visi bija apmierināti. Tomēr Krievijai ir otra liela gāzes atradne tālāk uz rietumiem. Tikmēr Ķīnā joprojām ir nebeidzama cilvēku plūsma. Tāpēc nākamais loģiskais jautājums bija, vai Krievijai vajadzētu būvēt otru cauruļvadu šim nolūkam. Un tas mūs noved pie pašreizējās ekonomiskās situācijas, kas patiesībā pārvērtīsies par eseju par vēl vienu veidu, kā Ukrainas karš ir izkropļojis stimulus. Iepriekšējos laikos Krievija nejūta steidzamu vajadzību izveidot cauruļvadu no Rietumsibīrijas uz Ķīnu. Galu galā visā Eiropā bija bagāti un ieinteresēti pircēji, kuri arī atradās tuvāk gāzes laukiem. Viņi pat uzbūvēja 1 vai 2 cauruļvadus, lai atvieglotu šos pirkumus. Bet tāda speciālā militārā operācija ilga vairāk nekā 3 dienas. Eiropas pircēji sāka pārdomāt visas savas attiecības ar Krievijas enerģētiku, un kāds iespējams nolēma sabotēt cauruļvadu darbību uz Eiropu. Eiropas pirkumi turpinājās nedaudz ilgāk nekā Eiropa centriskākie līderi vēlētos, taču Kremlim tik un tā bija nepieciešams jauns pircējs. Laikam ejot, Kremlis sāka izjust arī steidzamu fiskālu nepieciešamību noslēgt darījumu.
Krievijas iedzīvotāji nebija īpaši sajūsmināti par SMO, tāpēc Vladimiram Putinam nācās īstenot dārgu brīvprātīgā līgumdienesta vervēšanas kampaņu, lai karaspēka rindas būtu nokomplektētas. Nerunājot nemaz par visu metālu, ko karš ir patērējis. Un laikam ejot, rozā putniem turpinājās neticamā neveiksme. Viņi avarēja ārkārtīgi vērtīgās un ļoti sprādzienbīstamās vietās. Tikmēr gandrīz visu šo laiku Ķīna ir bijusi tāda pati, kāda tā vienmēr bijusi. Tā ir augoša rūpnieciskā bāze, un viņiem patīk darboties ar lētu degvielu. Mēs to esam redzējuši, jo Ķīna ir palielinājusi Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes importu, taču tā ir neefektīva transportēšanas metode. Tādējādi šis pāris bija kā radīts cauruļvada darījumam. Un tomēr līdz 2025. gadam viņiem neizdevās panākt vienošanos. Ķīna noteica līguma prasības no $120 līdz $130 par 1000 kubikmetru, kas aptuveni atbilst subsidētajām cenām, ko maksā Krievijas iekšzemes patērētāji. Starp citu, šīs enerģijas subsīdijas ir izplatītas autoritāros režīmos, un tās ir absurdas. Viss, ko tās panāk, ir tas, ka iedzīvotāji tiek stimulēti pārmērīgi patērēt degvielu un atrast tai izkropļotus pielietojumus, piemēram, venecuēlieši pārvērš elektrību bitkoinos. Ekonomiski efektīvāk būtu pārdot enerģiju starptautiskajā brīvajā tirgū un pēc tam peļņu izmaksāt atpakaļ iedzīvotājiem. Jebkurā gadījumā, atkal, Ķīna prasīja no $120 līdz $130 par 1000 kubikmetru. Krievija meklēja divreiz augstāku cenu, no $240 līdz $260, kas joprojām ir atlaide salīdzinājumā ar pēcinvazijas cenām, kuras eiropieši mēdz maksāt. Es domāju, ka tas arī notiek, kad no vienādojuma izņem turīgu pircēju grupu. Neskatoties uz to, nebija tilta, kas aizpildītu Krievijas un Ķīnas plaisu, un tāpēc bija seķīgas tikšanās, kurās viņi apsprieda cauruļvadu un panāca progresu, taču pa vidu nekas būtisks nenotika. Politikas veidotāji Kijevā vienkārši atslāba un ar uzjautrinājumu vēroja visu šo notikumu gaitu. Tad sākās Irānas karš un enerģijas tirgu sabrukums visā pasaulē. Vēl viens cauruļvads ne tikai nodrošina alternatīvu Ķīnai, bet arī ir mazāk ievainojams pret blokādes mēģinājumiem gan Hormuzā, gan Malakas šaurumā gadījumā, ja Pekina veiktu kādu soli pret Taivānu. Tāpēc pastāv spekulācijas, ka Ķīna varētu paaugstināt savu piedāvājuma cenu un puses patiešām varētu sākt otrā POS būvniecību. Tātad, kas notika? Saskaņā ar ziņojumiem, Krievija saglabāja savu prasīto cenu $240 līdz $260 par 1000 kubikmetru. Un Ķīna arī saglabāja savu piedāvājuma cenu $120 līdz $130. Tāds tas progress. Ja mēs gribam iegūt atbildi uz to, kas šeit notika, mums jāsāk runāt par sarunu problēmām. Patiesībā mēs par to runājām jau iepriekš, pirms 2 gadiem, kontekstā ar cauruļvadu, kad bija vēl vienas neveiksmīgas sarunas. Un lai būtu skaidrs, es te tagad pēc visa nenāku, lai jums pateiktu, ka pastāv vēl dziļākas pamatproblēmas. Es savu nostāju par šo situāciju ieņēmu jau sen, un vienīgais, par ko nožēloju, ir tas, ka man nebija tālredzības, lai sīktēla parakstā būtu rakstīts sīva sāncensība, nevis kas cits. Jau 2024. gadā bija skaidrs, ka ekonomiski izdevīgākais risinājums bija izveidot cauruļvadu. Krievija neatrastu pircēju, kurš varētu piedāvāt vairāk, un Ķīna neatrastu pārdevēju, kurš piegādātu gāzi par zemāku cenu. Tātad, principā, darījumam vajadzēja uzlabot abu stāvokli. Izklausās pazīstami, vai ne? Tātad, ja viņi nepanāca vienošanos, tad kādi šķēršļi sarunās noteikti stājās viņiem ceļā? Tas ir vienīgais veids, kā izskaidrot strupceļu, ja abas puses atzīst, ka darījums būtu bijis labāks abām pusēm. Šādā skatījumā, neatkarīgi no tā, kas notiek Hormuzā, tas nemaina vienošanās iespējamību. Vienošanās vienmēr bija iespējama. Izmaiņas sagaidāmajā rezultātā varētu izraisīt tikai tas, ja notiktu kaut kas ar šīm sarunu grūtībām, iespējams, kā tās tiek interpretētas saistībā ar Hormuzu, vai arī, ja notiktu kas pilnīgi nesaistīts. Labi, tad apspriedīsim 2 galvenās sarunu grūtības. Pirmā tiek saukta par izspiešanas problēmu. Lai gāze mainītu īpašnieku, kādam ir jāuzbūvē cauruļvads. Tas ir kapitāla ietilpīgs projekts, kas ilgstoši nenesīs nekādu atdevi.
Krievija pilnībā apmaksāja visas kapitāla izmaksas savā Sibīrijas spēks 1 posmā. Bet man jums nav jāsaka, ka Krievijai šobrīd nav šādas likviditātes. Tāpēc rēķinu būtu jāapmaksā Ķīnai. Standarta ekonomiskā vienošanās būtu tāda, ka Krievija piedāvātu atlaides gāzes cenām, līdz tā atmaksā Ķīnai šo de facto aizdevumu. Ja vien tas būtu tik vienkārši. Pekinai jāuztraucas par to, kas notiks, kad cauruļvads sāks darboties. Viss, ko Ķīna ieguldīja būvniecībā, tagad ir neatgūstamas izmaksas. Savukārt Ķīnai jāuztraucas, ka jebkāda atlaide, par kuru tika panākta vienošanās pirms gadiem, izzudīs, un Krievija sāks piemērot tirgus cenu. Galu galā, ja Maskava atradīs kādu, kas ir gatavs maksāt vairāk, tā atradīs ieganstu pārdot gāzi šai pusēji. Tāpēc piesardzīgā Pekina liek Krievijai sekt savu daļu cauruļvada investīcijās, un tieši tas arī ir pašreizējais priekšlikums. Kā šī sarunu grūtība ir attīstījusies laika gaitā? Šī hold-up problēma nekad nepazudīs. Vienīgais, kas to var mazināt, ir Krievijas spēja veikt kapitāla ieguldījumus. Un es teiktu, ka tas ir tikai pasliktinājies, jo turpinoties karam, budžeta ierobežojumi Maskavā ir kļuvuši vēl stingrāki. Otra no 2 sarunu grūtībām ir nepubliska informācija. Ķīnai šķiet, ka Krievija ir izmisusi panākt vienošanos un tāpēc būs gatava piekāpties un samierināties ar būtisku cenas samazinājumu, lai to sasniegtu. Krievijas nostāja ir tāda, ka tā nav tik lielās grūtībās, kā Ķīna uzskata, un tāpēc nekāda cenu samazinājuma nebūs. Tas izklausās pēc klasiska gadījuma, kad Krievijai ir nepubliska informācija par savu ievainojamību, un mums kā ārējiem novērotājiem nav iespējams zināt, kuram ir taisnība. Galu galā, ja mēs varētu skaidri redzēt Krievijas patieso stāvokli, tad to varētu arī Ķīna, un tad vai nu Krievijai nebūtu iespējas blefot, vai arī Ķīna saprastu, ka kļūdās un attiecīgi mainītu savu nostāju. Šī asimetrija arī izskaidrotu, kāpēc nesenie sarunu mēģinājumi starp Ukrainu un Krieviju nav devuši rezultātus, tāpēc tas šķiet ticami. No vienas puses ir pārsteidzoši, ka šī nenoteiktība ir saglabājusies tik ilgi. No otras puses, Ukrainas uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām ir nodarījuši pietiekami lielus redzamus zaudējumus, lai tiem vajadzētu pastiprināt atšķirības atlikušajos neredzamajos faktoros. Un tās varētu arī izraisīt to, ka viss, kas noticis Hormuza šaurumā, tiek kompensēts sarunās ar Ķīnu. Un skatoties plašāk, es negaidītu, ka šī strupceļa situācija ilgs mūžīgi. Kādā brīdī Ķīna atzīs, ka Krievija ir spējīga izturēt ilgtermiņā, vai arī Krievijai nāksies atteikties no sava blefa. Un galu galā Krievijas ekonomika atgriezīsies tādā stāvoklī, kur ilgtermiņa ieguldījumi infrastruktūrā būs saprātīgs finanšu lēmums. Labi, tas prasīs kādu laiku, bet viņi tur nonāks kādā brīdī. Tāpēc es domāju, ka ir neizbēgami, ka Sibīrijas spēks 2 tiks uzbūvēts. Bet līdz brīdim, kad tiks atrisinātas fiskālās un informatīvās problēmas, būs grūti noslēgt galīgo vienošanos par cauruļvadu. Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Sibīrijas spēks 2 vajadzētu uzlabot gan Ķīnas, gan Krievijas labklājību. Sarunu šķēršļi kavē vienošanās panākšanu. Hormuza šauruma krīze neietekmē sarunu stimulus tādā veidā, kas būtu nepieciešams, lai kaut ko mainītu. Un tā kā Hormuza izaicinājumi nepārvar šos šķēršļus, mēs aizvadām vēl vienu samitu bez vienošanās. Tikmēr jums nav jāgaida, lai uzzinātu vairāk par Ķīnas politiku. Man ir īpaši veltīts atskaņošanas saraksts. Man ir atskaņošanas saraksts, kas veltīts šai tēmai. Autokorektors atkal mani pievīla, bet jāatzīst, tas ļoti piestāv šim pos jeb draņķa video. Jebkurā gadījumā, ja tev patika šodienas video, lūdzu nospied patīk, dalies un abonē, un tiksimies nākamreiz. Uz redzēšanos!